Kā tu jūties pirms starta? Labi, bet nedaudz bailīgi, jo nezinu, kā būs. Būs ilgi un noteikti būs grūti. Bet, soli pa solim, gan jau līdz galam kaut kā. Iepriekš tu gadus biji kā daļa no Rīga Valmiera komandas, otrā pusē sacensību. Kā tu jūties šovakar un vai tev palīdzēs šī pieredze, kā tev šķiet? Es domāju, ka man palīdzēs, jo es esmu redzējusi vairākas reizes gan kā organizators no otras puses, gan arī vairākas reizes kā supports esmu redzējusi. Un tad es būšu beidzot tas skrējējs, kurš pirms starta var nedarīt neko. Un tad, kad ir jāskrien, tad ir jāskrien. Par ko ir vislielākais satraukums šobrīd? Es nezinu. Mani biedē, ka tas būs ilgi un ka tas būs sāpīgi. Bet atkal tas ir tas biedējošais, bet tad es gaidīšu to finišu, jo zinu, ka finišā viss būs tādās ļoti pacelētās emocijās. Kā tu izdomāji šogad piedalīties pati kā dalībnieks? Es gribēju jau pagājušajā gadā piedalīties, un es gribēju vēl pirms tam arī piedalīties, bet tad man likās, ka es neesmu tādā fiziskā formā, jāpaskrien vairāk gari skrējieni pa asfaltu, un arī tagad es esmu tāds pa pusē, es teiktu, kad laiks varbūt bišķiņ pietrūka, lai kārtīgi sagatavotos, bet tagad es esmu, man liekas, tā, ka es varu aizskriet līdz galam. Tik līdz galam. Ko tu sagaidi no 107 kilometriem? Laimi, prieku, sāpes, dusmas, es nezinu, visu pēc kārtas laikam. Lai tev izdodas šovakar. Jā, paldies.